laulība un attiecības jau vienmēr ir izvēle. Un tā pirmā izvēle ir starp to, vai cilvēku pārveidot vai pieņemt. Redziet, nav jau liela māka atrast to, kas nepatīk, kritizēt to, kas kaitina, bet daudz labāk un vērtāk ir ieraudzīt to, kas ir labs. Un tas nozīmē, ka mums ir mazliet jāmaina fokus, un tad, kad mēs ieraugām to, kas otrā cilvēkā ir labs, arī mūsu attiecības ir daudz vieglākas, mierīgākas, patīkamākas. Tur, kur mēs gribam otru cilvēku mainīt, tur bieži vien mūsu vēlmes pārauga prasībās, un prasības vienmēr attiecības sāpina, tās padara vājākas. Tur, kur mēs esam gatavi otru cilvēku pieņemt, tur mūsu attiecības ir stiprākas. Vienmēr mums ir arī attiecībās un laulībā jāizdara izvēle starp klusēšanu vai runāšanu. Un tad, kad cilvēki ir iemīlējušies, viņi mēdz ļoti daudz runāt. Tad, kad kādus gadus jau padzīvo, tad liekas, viss jau ir zināms, viss ir skaidrs, ko tur daudz runās. Bet sarunām ir ļoti cieša saistība ar attiecību stiprumu. Jo tā aksioma ir ļoti skaidra, kamēr divi cilvēki spēj sarunāties, attiecības pastāv. Un ja cilvēki pārstāj sarunāties, arī draudzība un attiecības paliek vājākas. Un tāpēc turpiniet sarunāties par mazām, sīkām lietām, ikdienas lietām, par sapņiem, cerībām, sarunājieties.